Sveikas, mīļās sirdsdraudzenes! Laipni lūdzam raidierakstā Sirdsdraudzenes. Ir skaista pavasara diena, ir marts, un tiešām liels prieks redzēt to, ka daba sāk mosties. Mēs esam izturējušas šo garo un augsto ziemu. Un tad man ir prieks aicināt uz sarunu Patrīciju Tolbertu, kura šodien padalīsies par savu liecību, par to, kā viņa nokļuva Latvijā no ASV, no Ziemeļkarolīnas, kāds ir Dieva aicinājums viņas ģimenei un kā Dievs tiešām var būt par sastāvdaļu visām mūsu dzīves jomām, ko nozīmē misionāls dzīvesveids, ko nozīmē kalpot svešā valstī. Pirms Patrīcija padalās ar to, kā viņa nāca pie ticības, man bija viens smieklīgs jautājums priekš tevis padomā. Kurš ir tavs mīļākais un nemīļākais latviešu ēdiens? Oi, es negribu apvainot nekādu, bet, visnemīļākais laikam būtu augsta biešu zupa. Okay. Mums, mēs vēl neesam draudzējušies. Un vismīļākais, īstenībā vispārējais man ļoti garšo, paštaisītas pirādziņus nezinu, vispārējais. Jā, īstenībā man arī silta bieša zupa ļoti garšo, bet, tā augsta zupa laikam vēl nē. Okay. Cik gadus jūs esat bijuši tagad Latvijā? 8,5. No septembrī būs 9 gadi. Okay, tad varbūt tās vēl 9, un tad jau arī augstā zupa. Jā, varbūt tā. Labi, Patrīcija, tad pastāsti, kā tu nāci pie ticības? Jā, tas ir skaists stāsts, ka man ir liela svētība, ka es uzaugu kristīgā ģimenē, kur abi vecāki ļoti mīl Jēzu. Un man bija tā privilēģija uzaugt tādā ģimenē, bet viņam tāda privilēģija nebija. Mana mamma un mans tētis abi ir pirmie kristieši no viņu ģimenes. Slāva Dievam, ka pēc tam viņu vecāki arī kļuva par kristiešiem. Bet es jau no pirmās dienas uzaugu kristīgā ģimenē, varēju redzēt, kā tas mainīja manu vecāku dzīves, kā tas bija ne tikai svarīga daļa, bet tas bija viņiem viss. Viņa ticība Jēzum un kā tas ietekmē katru jomu viņa dzīvē. Bet nepietiek ar to, ka tu uzaug kristīgā ģimenē, tev arī jānāk pašai pie ticības, un man tas notika diezgan agrā vecumā. Man bija 4 gadi, un manai māsai man bija liela māsā, un es atceros, bija marts, bija svētdiena, laikam pēdējā svētdiena, jo bija lieldienas tajā gada bija martā, un plānojas kristībās tajā dienā manā draudzē, un manā māsā gatavojas kristīties tajā dienā, svētdien rīts. Mums bija, tajā laikā tikai vēl 3 bērni ģimenē, bet, svētdien rīts, visi aizņemti, visi meklē drēbes un bībeles, un nebija laika parunāties, bet man bija iekšējs jautājums par šo visu, ko māsa dara, un es arī gribēju uzzināt vairāk par to visu, un par Jēzu, un man bija jautājumi par lieldienām, tikko stāstīja tētis un māma par Jēzus krustu piektdienu un sestdienu, un man bija šie lieli jautājumi, nebija laika tajā rītā parunāties, un tad ar savu bērnišķīgu rokrakstu es rakstīju savam tētim vēstulīti, un tur bija rakstīts, es gribu uzzināt vairāk par Jēzu.
un es atstāju viņam uz Spilvena. Un tad braucam uz draudzi, māsa kristījās, un tad braucam atpakaļ, un mans tētis atrādā to vēstulīti un aicināja mani apsēsties un parunājām, un viņš, paskaidroja, ka mēs visi esam grēcinieki un ka esam nošķirti no Dieva un nevaram nākt pie Dieva savu grēku dēļ, bet labas ziņas ir tādas, ka Jēzus nomira pie krusta mūsu grēku dēļ un ka viņš grib paņemt prom visu to sodu un viss, kas jādara, ir atgriezties un ticēt. Es to darīju, mans tētis vadīja mani lūkšanā un no tā diena es sekoju Jēzum. Nav tā, ka es vienmēr esmu turējusies perfekti pie Jēzu, bet laba ziņas ir tā, ka viņš ir vienmēr turējis mani klāt pie sevis. Amen. Slavu Dievam par to, cik brīnišķīgi ir, ka tu varēji pieņemt jau šo lēmumu, ka tu interesējies kā bērns jau, ne, un varēji redzēt to labo piemēru, no savas ģimenes. Slavu Dievam tiešām par to. Tas ir sapnis, ka es varētu būt par svētību saviem bērniem, mazbērniem, visiem, ne, kas nāks pēc manis, ka viņi varēs teikt, man bija ticīga mamma, vecmamma. Jā, tik liela svētība. Aleluja, jā. Tad pastāstīji, kā tu nonāci no ASV Latvijā? Jā, tas arī ir garš stāsts, nezinu, cik daudz laika mums ir, bet, kā es teicu, es uzaugu kristīgā ģimenē, bet ne tikai tādā ģimenē, kurā, brauc svētdienas uz draudzi, bet tiešām mūsu ticība, manu vecāku ticība ietekmēja visu, ko viņi darīja, un mans tētis, kad viņš bija vidusskolā, viņš ļoti labi iemācīja spāņu valodu, un tad viņš gribēja, mēs dzīvojam Oregonas štatā, un tajā laikā bija ļoti daudz cilvēki no Meksikas, no Dienvidamerikas, kuri bija atbraukuši strādāt laukos, un mans tētis jau mācēja spāņu valodu, un tad viņš gribēja lietot to kalpošanā, un tad, kad es biju bērns, mēs palīdzējām dibināt draudzes spāņu valodā tiem cilvēkiem, kuri bija atbraukuši uz Oregonas štata, dibinājām kopā ar mācītājiem, tur Oregonas štatā, kuri arī bija no Gvatemalas, no Kostarikas, un tad, mēs atbalstījām, un tad tā doma par kalpošanu, kas šķērso kultūras robežas, bija jau ielicis manī no ļoti agrā vecumā, ka visai pasaulē jādzird šī laba vēsts, un kā varam kalpot ne tikai mūsējiem, bet arī skatīties daudz plašāk. Un tad, kad man bija 10 gadi, mēs pārvācāmies no mazās pilsētās Oregonas štatā uz Miami, Floridu, un tās bija lielas pārmaiņas, uz lielu pilsētu, kur īstenībā ļoti daudz cilvēki no Dienvidu Amerikas, no viskaut kurieni, un mēs pārvācāmies uz turieni, lai mani vecāki varētu kalpot misijas organizācijā. Viņi braukāja no turienes uz Dienvidu Ameriku. Un tad pārvācāmies uz turieni, turpinājām kalpot, gan tur, gan Dienvidu Amerikā braucienos. Un tad pēc vidusskolas es braucu studēt Dienvidu Karolīnā, un tur pirmo reizi es biju vietā, kur gandrīz uz katras ielas stūra ir
ļoti laba draudzē. Nu, draudzes ir visur. Es nezinu, vai esat dzirdējusi termiņu Bible Belt, bet tā ir tā vieta Amerikā, kur, nu, slava Dievam, ir ļoti, ļoti daudz draudzes. Un nav tā, ka visi cilvēki ir kristieši, bet vismaz visi zina, pazīst kādu kristieti vai zina par kādu labu draudzi nu jā, pirmo reizi es biju tādā vietā un Dievs sāka mani uzrunāt un runāt uz manu sirdī un ielikt to domu, nu kā būtu, ja man būtu iespēja kaut kādu kalpot, kur nav tik daudz draudzes. Šeit ir tik daudz un tā ir tik liela svētība, bet visā, nu, citās vietās pasaulē tā nav. Un jā, es sāku domāt par to, man bija vēlme kaut kad, kaut kur kalpot, kur nav tik daudz draudzes. Un tad iepazinos ar savu vīru, kurš arī dzīvoja tajā pilsētā, studēja citā universitātē, bet iepazināmies draudzē. Un viņam arī bija aicinājums no Dieva, bet tajā laikā tas bija, viņa aicinājums bija kalpot draudzē. Viņš nezināja, kā, kur, vai viņš būs galvenais mācītājs vai palīgi mācītājs vai kā, bet viņš gribēja kalpot draudzē. Un tad, un tad mūsu ceļi sāka sajiet kopā. Un tad pēc universitātes mēs apprecējāmies un studējām. Nu, viņš studēja seminārā. Es strādāju par mūzikas skolotāju. Un tad sākam kalpot draudzē. Tur Dienvidu Karolīnā. Lukas kļuva par jauniešu mācītāju, ko viņš iepriekš negribēja darīt. Domāju, ka nekad nekalpos kā jauniešu mācītāju, bet Dievam ir vienmēr citi plāni. Un kalpojam vienā draudzē tur kaut kādus 7, 8 gadus, un tur piedzima 3 meitas, un tad sākam saprast, ka nu tiešām Dievs grib sūtīt mūs kaut kur citur. Kur varam sludināt evaņģēliju, atbalstīt draudzes, dibināt draudzes, un tad sākam domāt par to, lūgt par to, un tad mūsu baptistu savienību tur, viņam ir misijas organizācija, un tad domājam, piezvanīsim, iesniegsim mūsu aplikāciju, iesniegumu un redzēsim, ko viņi teiks, bet tajā laikā mums bija lielas šaubas, jo vidējai meitai bija veselības problēmas ar astmu un alerģijām, un diezgan izteiktas. Viņa bija 3-4 gadi, un domāju, viņi mūs nekur nesutīs ar tādām veselības problēmām, bet piezvanījām, lūdzām, lai viņi sūtīs mums to lielu, visus dokumentus, kas ir jāpilda, un piezvanījām, un es atceros tā diena, kad piezvanīju misijas organizāciju, es sāku runāt ar, nezinu, kādu vecu vīrieti, kurš pacela klausuli, un es teicu, mēs ļoti gribam braukt kaut kur citur pasaulē, bet domāju, ka jūs nekad mūs nepieņemt, jo mums šī meita, un viņš mani apstādināja un teica, stop, ja Dievs grib, tad viņš jūs sūtīs. Un viņš mani iedrošināja, mums iedrošināja, un tad es atceros, ka noliku klausuli, atveru Bībeli, un tur bija Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā, kur ir rakstīts, ka Dievs parūpēsies, ka mums nevajag
zudīties, uztraukties par to, ko ēdīsim, ko dzersim, ko ģerbsim, bet Dievs visu zina un ka viņš parūpēsies par mums un ka mums jādzenās vispirms priekšā Dieva valstībās un viss cits taps piemēstas. Un tad sākam to procesu. Bijam atvērti braukt jebkur pasaulē, bet soli pa solim sapratām, ka tas bija Latvijā. Mūsu organizācijā bija labas attiecības ar Latvijas Baptistu Savienību, bet tajā laikā nebija misionāri no mūsu organizācijas šeit Latvijā, bet sapratā, ka mērķi ir vienādi, dibināt draudzes, atbalstīt esošas draudzes, sludināt labo vēsti un ka mana vīra dāvanās un vēlmē sagatavot jaunus mācītājus, ka arī manas muzikālas dāvanas varētu tikt lietotas šeit Latvijā. Un Dievs vienkārši atvēra durvis, un tad atvēra nākamās durvis, un tad atvēra nākamās durvis, un mēs turpinājām teikt jā. Wow, cik daudz spējā viens mūsu jā. Mūsu vēlme doties ceļā, Dieva valstības ceļā, jā. Tā kā prieks dzirdēt tiešām, kā Dievs jūs ir vadījis. Un tad, kā bija ierasties Latvijā, kādas, jau tagad 8,5 gadi tu minēji, pagājuši šeit. Kā ir būt Latvijā un kā bija pirmo reizi ierasties šeit? Jā, tiešām Dievs ir uzticams, un viņš pilda mūs ar prieku, un mums tiešām ir liels prieks šeit būt. Mums ļoti patīk Latvija īstenībā, ļoti patīk skaista daba šeit un gada laiki šeit. Tur Dienvidu Karolīnai vienmēr silts un tad karsts un īsta ziema nav un pavasarīs rudens arī tur nav. Un mēs ļoti baudam Latvijas dabu, Latvijas gada laikus, tas ir viens. Mūsu bērniem Latvija ir kļuvusi par mājām. Mums piedzimā vēl viens bērns šeit, mūsu dēls Kristofers, un viņš smējās, ka Latvijā ir viņa dzimtenē. Amerikā ir viņa tēvzemē, bet Latvija ir dzimtenē. Tad Latvija ir kļuvusi par mūsu mājām. Protams, sākumā nebija viegli. Jūsu valoda nav tā vieglākā. Iemācīties valodu. Mēs uzreiz arī ielikām mūsu meitas skolā un bērndārzā. Viņas nekādu vārdu latviešu valodā vēl nezinājāt, kad sāka iet skolā un dārziņā, bet Dievs ir uzticams, un mēs sākam kalpot arī šeit Ādažos misijas baptistu draudzē, un tajā laikā bija maza draudzē, bet bija, tiešām kļuva par mūsu ģimeni, un tā joprojām ir. Mēs augam kā draudzē, slava Dievam, bet mēs vēl joprojām esam ļoti tuvā ģimenē. Lai gan mūsu radinieki šeit nav, mums ir garīga ģimene, kura parūpējas viens par otru un ar kuru varam kalpot. Tā. Jā, tā valodas barjera, kultūra šoks un nepilnīgi cits kontinents un cita kultūra un valoda. Jā, mēs ļoti daudz iemācījāmies tajos pirmajos gados. Nezinu par meitām ejot skolā, bija ļoti, man bija īstenībā jāiet pirmajā klasē kopā ar vecāko meitu un pildīt visas mājas darbus kopā un iemācīties visu to mācību vielu kopā ar viņu. Bet, Dievs ir uzticams.
jā, tu vairākas reizes jau minēji, ka Dievs ir uzticams, tad kā tu redzēji Dievu, kā tu esi redzējusi Dievu klātesošu šajos 8,5 gados? Es domāju, ka kā neesam redzējuši, viņš vienmēr ir, viņš vada, viņš dod mums iespējas iepazīties ar cilvēkiem un stāstīt par evaņģēliju. Viņš viss, par ko es uztraucos, pirms pārvācāmies, kā meitenēm būs skolā, vai viņam būs draudzenēs, un kā mēs varam iemācīties šo valodu. Viņš parūpējās par to visu, pat par tām veselības problēmām. Karolīnai vairs nav, viņai vairs nav nekādas alerģijas, ne astma nav, viņš dziedināja viņu, lai mēs varētu, protams, šeit ir laba veselības aprūpē un tā, bet mums nav par to jāuztraucās, ka, viņš pilnīgi dziedināja viņu. Viņš ir uzticams, es atceros, ka bijām šeit tikai nepilnus 2 gadus, un tad sāka Covid laikā, un tad domāju, kāpēc Dievs vispār tu atvedi mūs šeit, lai sēdētu dzīvoklī un nesatiktos ar cilvēkiem, varbūt vispār mēs kļūdāmies, un tad sāka arī karš, un visi draugi Amerikā domāju, jums jābrauc mājās, bet mums ir tā pārliecība, ka nē, Dievs šeit mūs aicina, un skatoties atpakaļ, mēs varam redzēt, ka nē, viņam bija plāns mums šeit. Manam vīram tagad ir iespēja kalpot Baltijas pastorālajā institūtā un sagatavot jaunus mācītājus, kas bija viņam ļoti tuvu pie sirds jau sen. Dievs ir devis man daudz iespējas lietot savas muzikālas dāvanas tik neticamos veidos, un arī iespējas kalpot bērniem un sievietēm, ko es vispār nebūtu iedomājusies pirms tam, ka viņš dod iespējas un viņš dod arī spēku un prieku to darīt. Amen, jā. Es iedomājos par to raksturvietu, kur Jēzus aizgāja atpakaļ uz Nāceretu, laikam sludināt, un tad viņš teica, ka pravietis nekur nav, tā kā pravietim savā tēvzemē, savā dzimtajā pilsētā vienmēr būs viss izaicinošāk. Jā, nepieņemts. Jā, nepieņemts, vai ne? Un tad es arī domāju, ka tomēr Dievs mūs aicina. Bieži vien tā kalpošana, evaņģēlijas sludināšana sanāk daudz efektīvāk aizsniegt tieši kādu citu reģionu, citu valsti, citu kontinentu. Un cik tas ir interesanti, ka savējie nesapratīs, savējie nedzirdēs, bet atkal kaut kur citur aizbraucot, tas evaņģēlijs daudz efektīvāk varēs tikt pasludināts. Pastāst, kādi tev ir bijuši, kādi izaicinājumi kalpošanas darbā, misijā šeit, un arī kādi ieguvumi, kur Dievs ir pavērs durvis, un arī kur arī tu esi sastapusies ar kādu pretestību. Jā, mēs smejamies, jo ir ļoti viegli mums sākt sarunās par mūsu ticību, jo varbūt vairs ne katru dienu, bet vismaz katru nedēļu kāds man jautā, ja tu esi no Amerikas, kāpēc tu esi šeit? Brīnišķīga iespēja man dalīties uzreiz par to. Jēzus ir mainījis manu dzīvi, un viņš atstāja savas mājās debesīs, lai meklētu un izglābtu un stāstīt par Dieva valstību un par piedošanu. Un tāpēc es arī esmu šeit,
lai stāstītu cilvēkiem par Jēzu un par viņa lielo mīlestību. Un tad, nu jā, reizēm tā saruna beidzās, bet reizēm tā sarunas arī turpinās, un cilvēki grib uzzināt vairāk par to. Tad, jā, tad, jā, es neatceros vairs jautājumu, bet nu jā, tad ir diezgan viegli, ja tu esi no citā valsts, vismaz iesākt to sarunu, jo tas notiek dabiski. Protams, ir arī izaicinājumi, ir bijušas reizes, kad, nu, it īpaši sākumā, kad gribēju daudz dziļāk, daudz vairāk, bet valoda vēl nebija, un varējām, nu, pus angliski, pus latviski, bet nav tā, ka visi grib angliski runāt, nu, vismaz mazās pilsētās kā Ādaži. Un tad, nu jā, protams, tur ir izaicinājums. Arī tas, ka, nu, cilvēki domā, ka esam diezgan dīvaini, nu. Esam dīvaini, jā. Kāda mēs esam? Tā arī ir. Nu jā, protams, ir arī izaicinājumi būt tālu no radiniekiem, no ģimenes. Man pēdējo 2 gadu laikā tētim un māmai ir bijuši veselības izaicinājumi, un viena tuva draudzenē arī, un reizēm ir tā, nu jā, tā ir grūti būt prom, kad tuvi cilvēki iet caur grūtībām, bet jā, nu, Dievs ir uzticams. Jā, tad pēc laikā arī noteikti 8,5 gados ir, nu jā, es nezinu, vismaz manā pieredzē, ir brīži, kad liekas, nu, kad tu jūties varbūt vairāk tā kā izdedzis vai tālāk no Dieva, varbūt tās tur padalīties, kas tev ir palīdzējis saglabāt tādas ciešas attiecības ar Dievu, kas ir tas, ko tu praktizē ikdienā, jā, lai saglabātu šo labo saikni ar Dievu un turpinātu dzīvot viņa misijā un nepazaudēt to skatu uz viņa valstību. Jā, jāpaliek viņā. Nu, kā viņš teica, viņš ir vīna koks un esam tie zari, un ja mums nav tā cieša saikne ar viņu, tad caur mums neplūst tās dzīvais ūdens, un mums nebūs ko dot, tad jāpaliek viņā. Jā, nu, ikdiena, jā, es pavadu laiku Dieva vārdā, lūkšanās no rīta, lasot, studējot viņa vārdu. Es domāju, ka tas ir tik būtisks, un varbūt katru dienu nesaņēmu kaut kādu brīnumainu atziņu, bet tas ir diena pēc dienas, viņš veido manu sirdī, viņš un reizēm ir tā, ka kaut kas, ko es lasīju pirms mēneša, ienāk prātā īstajā brīdī, un varbūt nevis tajā dienā, bet pēc laika, tad tas laiks Dieva vārdā ir tik būtisks ikvienam kristietim. Es domāju, ka arī vietējā draudzē ir tik liels spēks un tik liela nozīme kristietim. Mēs nevaram šo dzīvi dzīvot vienā, un es esmu ļoti labi sapratusi, ka studēt Dieva vārdu, lūgt kopā ar māsām Kristu, būt kopā katru svētdienu ar visu draudzes ģimeni, nu, tas ir tik nenormāli svarīgs, kur varam atgādināt viens otru par labo vēsti, atgādināt par to, cik Dievs ir labs, un kad ejam cauri grūtībām, ka draudzē ir tā, kurā būs blaku,
kur atbalstīs, ar kuru es varu dalīties, kad man ir šaubas, kad man ir grūti, kad man ir neticība. Tad es varu dalīties ar savām māsām Kristu, bet palikt viņā. Palikt viņā ir tik būtiski, lasot Dieva vārdu, lūgt. Es arī ļoti daudz dziedu, spēlēju, klausos slavas dziesmās, lai mans prāts un mans sirds ir uzpildījis ar Dieva vārdu. Jā, skaisti. Jūs ar vīru izskatāties no malas tāds, riktīgs spēka pāris, power couple. Kopā slavējat, vai ne? Vīrs sludina, tu kalpo arī sievietēm, vai ne? Un arī svētdienas skolu. Jūs esat uzsākuši Ādažos arī kristīgo mācību skolās, kas ir superīgi, slavu Dievam par to, ka viņš ir atvērs šādas durvis. Jā, pastāstīja, kā dzīve misijā ietekmēja jūsu laulības attiecības. Jā, mēs nesam power couple. Jēzus ir tās, kas mums dod spēku. Viņam biskots un slāva. Man ir brīnišķīgs vīrs. Esmu par viņu ļoti pateicīgs. Mums ir superīgi bērni. Bet Dieva vārds ir mūsu pamats. Ja kaut kas tur rakstīts, tad centīsimies to darīt. Tāpēc mēs esam šeit Latvijā, jo Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā Jēzus teica, ejiet un dariet par mācekļiem un visā pasaulē un māciet viņus turēt visu, ko esmu pateicis. Tas ir mūsu pamats. Ja Dievs aicina, tad mēs gribam to darīt no visas sirds. Nav tā, ka tas vienmēr ir viegli, bet vismaz kopā, tad, kad vīram ir grūta diena, es varu būt par atbalstu. Un tad, kad man ir grūta diena, tad vīrs var man atgādināt par aicinājumu, par Dieva mīlestību, par Dieva uzticamību. Un tad, tādā veidā mēs atbalstam viens otru šajā dzīvē, šajā misijā. Aleluja! Jā, tiešām labāk ir diviem būt nekā vienam, jo tad otrs var palīdzēt piecelties, ja gadījumā paliek grūti, vai ne? Jā, tas gan. Cik skaisti, ka Dievs jau to no laika gala ir ielicis mūsos. Šo palīdzību vai caur ģimenes locekļiem, vai caur brāļiem, māsām Kristu. Mums arī tiešām ir ļoti svētīga draudze, kura tiešām tāda ļoti ģimeniska. Esmu bijusi tur, ciemos, pazīst arī dažas no jūsu draudzes, tā kā tiešām tāds ģimeniskums izstaro, un man liekas, tā ir tā lielākā liecība, ka mūs pazīst pēc mūsu mīlestības, un ja mūsu starpā, vai ne, ir tā mīlestība un tas siltums, kas izstarojas, tad arī cilvēki, kuri ir izslāpuši pēc mīlestības, pēc attiecībām, pēc draudzības, viņi redzēs to mīlestību pie Kristus, jo viņa draudz to atspoguļo. Un tas jau notiek mūsu draudzē. Mums ir draugi, kuri sāk ienākt mūsu draudzē, tāpēc, ka vispirms viņi sāk nākt, kad mums ir ballītēs vai barbecue ārā pagalmā un aicinām ciemos, un viņi var būt daļu no draudzības, un tad sāk domāt, varbūt jāiet šajā draudzē un redzēt, kas tas ir, kas vieno šos cilvēkus. Amen. Jā, man liekas, man arī bija manu sirdi atkausēja tas, kad es aizgāju uz draudzi un redzēju, ka tiešām tur bija patiesums, mīlestība, neizlikšanās, un tas atkausē sirdi, un tad tu vari dzirdēt Dieva vārdu bieži vien, jo tik daudz ir nocietinātām sirdīm, viņi ir apdedzinājušies pasaulē, viņi ir sāpināti, viņi vairs nevar pat Dieva vārdu dzirdēt īsti, jo
Viņu sirds ir tik ļoti cietusi no dzīves, no līdzcilvēkiem, bet tad, kad viņu kāds samīļo, atver savu sirdi tam cilvēkam, tad arī viņa sirds var atvērties un dzirdēt, ka Dievs tevi mīl. Tie nav tikai vārdi, viņš reāli mīl, un rekur es tev parādīšu, kā. Jā, amen. Jā. Tad par misiju runājot, es domāju, noteikti vairākām mūsu klausītājām ir bijusi doma par misiju došanos kaut kur sludināt evaņģēliju, kalpot cilvēkiem citās vietās. Ko tu ieteiktu, kā tu iedrošinātu, kādu, kurš grib doties un nezin, kur sākt un kā to darīt? Jā, es domāju, ka noteikti vienkārši jāsāk šeit. Jāsāk šeit, kur tu esi, savā darba vietā, savā skolā. Lūdzu, lai Dievs parāda cilvēkus, kas tevi apkārt, kuriem jādzird labā vēsts, un sāc tur, sāc lietot savas dāvanas. Ja tu māki, nezinu, garšīgi gatavot ēst, tad uzaicini ciemos kaimiņus, draugus un uz gardu maltīti. Ja tu, nezinu, ja tu labi māk ar bērniem, tad sāk kalpot bērnu kalpošanā draudzē vai ārpus tās. Kā tu minēji, es tagad kalpoju Ādažu sākuma skolā. Mums ir kristīgais pulciņš pēc stundām pirmdienās. Es kopā ar mācītāju sievu no Baltezera Luteraņu draudzēs. Mēs kalpojam kopā. Mēs abas mīlam bērnus, mums abām ir izglītība bērnu ar sākuma skolas bērniem, un tad domāju, kāpēc nemēģināt, un Dievs var to svētīt. Un tad, meklēt iespējas turpat, kur tu esi, meklēt iespējas savā pilsētā, savā rajonā, kur tu vari būt par svētību. Sāc ar mazām lietām, un tad tu nevari zināt, ko Dievs darīs ar to. Un tad ej mazliet tālāk. Kā apostļu darbos ir rakstīts, ka Jēzus teica saviem mācekļiem, pagaidiet šeit, kamēr svētais gars nāks, un tad jūs būsiet mani liecinieki, kur? Jeruzalemē, un tad Samārijā, un tad viss pasaules galā. Un tad, sāc savā Jeruzalemē, un tad mēģiniet iet mazliet tālāk. Varbūt arī kalpot cilvēkiem ar grūtībām, ģimenēm ar grūtībām, kuri dzīvo citā pilsētā. Un sāc ar mazām lietām, dalīties ar Dieva mīlestību un ar labo vesti. Turpat, kur esi, un tad spēr tos mazos solīšus un ļauties, lai Dievs vada. Amen. Slavu Dievam. Lai tiešām notiek, meitenes, esiet drosmīgas, esiet uzticamas, tāpat kā Dievs ir uzticams, arī jums jābūt uzticamām tajā mazajā, ko viņš ir devis, un tad arī viņš dos kaut ko lielāku. Tā kā Patricija teica. Paldies tev, Patricija, par sarunu, bija tiešām iedrošinoši. Tik skaisti redzēt jūs ar ģimeni šeit Latvijā, un ka Dievs ir uzticams, un ka viņš ir jūs aicinājis, un arī ne tikai aicina, bet arī dara. Viņš arī ir darītājs. Viņš iet jums pa priekšu un atver durvis, iespējai viņa evaņģēlijam tik pasludinātam. Tā kā, paldies, ka klausījāties, un tad tiekamies nākamajā sarunā. Čau!